Čau visiem, labrīt. Mans vārds ir Emīls Šmits. Es esmu fizikas 3. kursa bakalaura students, un šodien es jums vēlos pastāstīt par mehāniku. Mehānika ir viens no pirmajiem priekšmetiem, ko jūs mācāties gan pamatskolā, gan vidusskolā, tāpēc es savā ziņā sagaidu to, ka jūs jau lietas zinat, un pa 40 minūtēm izskriet cauri visai mehānikai, kā atgādinājumu, tad, nebūs iespēja baigi dziļi iedzināties, bet es domāju to, ka šis būs ļoti vērtīgs tāds atgādinājums un sagatavošanās nākamajām lekcijām, kur attiecīgi visa šī teorija jau tiks pielietota dziļāk. Jā, tātad pats vienkāršākais – skalāri un vektoriāli lielumi. Ir zināms to, ka noteikti lielumi fizikā ir vienkārši skaitļi ar savu mērvienību, kuriem nav ne virziena, nec arī tāda kā absolūtā lieluma, kā vektoram. Un ir citi lielumi, kas ir vektoriāli lielumi, kuriem ir gan tāds lielums, gan arī virziens. Tas ir nogrieznis ar virzienu. Vektorus mēdz pierakstīt tādā īpašā skaitļu maiņā, ko sauc par matricu. Atkarībā no dimensiju skaita, tai maiņa ir dažādi skaits stāvi. Pieņemsim, ja ir 3 dimensijas, x, y un z, tad mums ir 3 stāvi. Jā, ar vektoriem var veikt dažādas darbības. Saskaitīšana ir diezgan vienkāršs, straightforward. Ir tāda lieta kā reizinājums. Ir dažādi reizinājumi, bet visbiežāk un visplašāk mehānikā izmanto skalāru reizinājumu, kas būtībā vienkārši nozīmē sareizināt komponentes tādā veidā, un tas parāda to, cik stipri tie vektori ir kolonāri. Tas būtībā parāda viena vektora projekciju uz otru. Līdzīgu lietu mēs varam arī veikt vienkārši ar trigonometriju. Viena no pirmajām lietām, ko mācās mehānikā, ir šāviņa kustība. Šajā gadījumā mēs varam aprēķināt, kāda ir vektora y komponente un x komponente. Tas ir ļoti svarīgi, jo būtībā šāviņu mēs varam aprakstīt tajās koordinātēs pilnībā atsevišķi. Tātad mēs varam uzskatīt to, ka y koordināte ir neatkarīga no x koordinātes, un tad, lai aprēķinātu reālo šāviņa pozīciju, kādā konkrētā laikā mēs vienkārši tad skatāmies, kā tā koordinātas dimensija pati par sevi ir pavirzījusies. Šeit mēs varam ļoti labi redzēt to, ka x koordināte šāviņam lidojuma laikā nemainās, jo uz Zemes pātrinājums darbojas tikai y virzienā. Un, ja nav pātrinājuma, tad ātrums nemainās. Jā, šis ir tas, ko es stāstīju. Mēs varam būtībā aprakstīt katru no tām dimensijām atsevišķi, un tad atrast šāviņa koordināti, vienkārši apvienojot tās dimensijas. Šie ir galvenie kustības vienādojumi, kurus jūs noteikti jau esat redzējuši, bet nākamajā slaidā, tagad es jums lūkšu visu to, ko nākamajā slaidā jūs redzēsiet nepierakstīt, un vienkārši sekot līdzi. Mēs viņas tā kā izvedīsim. Tad sākam ar pātrinājumu. Pātrinājums ir vienkārši ātruma izmaiņa dalīts ar laiku, pieņemot, ka pātrinājums ir konstants, kā tas mūsu pētītajās situācijās parasti ir. Tālāk, vienkārši veicot matemātiskus pārveidojumus, mēs varam tikt arī pie beigu ātruma. Un tas ir mūsu pirmais vienādojums. Otrais vienādojums sākas ar vidējā ātruma aprēķināšanu. Atkal, pieņemot to, ka pātrinājums ir konstants, mēs varam atrast kustības vidējo ātrumu vienkārši beigu ātrumam, pieskaitot sākuma ātrumu un dalot ar 2. Tālāk mēs atpazīstam to, ka pārvietojums ir vienkārši vidējais ātrums reiz laiks, arī diezgan saprotami. Un tālāk, ieliekot tajā pārvietojuma formulā mums tikko tik iegūtu vidējā ātruma izteiksmi, mēs iegūstam kaut ko tādu. Bet arī šeit to gala ātrumu mēs varam izteikt no pirmās formulas. Un to darot un veicot papildus pārveidojumus, mēs nokļūstam pie visiem labi zināmās otrā kustības vienādojuma.
Trešais sākas atkal ar pirmo formulu, kuru mēs pārveidojam, izsakot laiku, kas ir vienkārši ātruma izmaiņa dalīts ar pātrinājumu. Tālāk mēs varam izmantot šo te laiku, lai viņu ieliktu otrajā kustības vienādojumā, veikt attiecīgas matemātiskas pārveidojumus un beigās nokļūt pie trešā kustības vienādojuma. Ok, ļoti labi. Lekcijas gaitā es jums došu daudz tādus konceptuālus uzdevumus, par kuriem būs jums 30 sekundes jāpadomā un jāatbild izmantojot pirkstu kombinācijas. Turiet pirkstus aptuveni tik augstu, balstoties uz atbildi, kur jums šķiet pareizi. Alfabētiski secībā tā. Jā. Varat apspriesties ar blakus sēdētājiem. Labi, es ceru to, ka esat izlasījuši un nedaudz padomājuši. Rādiet, kāda atbildi jums liekas pareizi. Redzu vieniniekus, trīniekus, pārsvarā vieniniekus un trīniekus. Pareizā atbilde ir C, tātad trešā. Kāpēc? Jo tad, kad mēs pavirzam mūsu šauteni nedaudz uz augšu, mūsu ātruma X komponente samazinās, un attiecīgi tas laiks, līdz šāviņš nokļūst līdz mērķim, kļūst lielāks, un tādējādi arī ir lielāks laiks, kamēr gravitācijas pātrinājums var uz viņu iedarboties, un tāpēc viņš īstenībā nokrīt zemāk nedaudz, un tāpēc ir jātamē vēl augstāk par Y. Jā, tātad Ņūtona likumi. Pirmais Ņūtona likums. Katrs ķermenis paliek mierā vai turpina vienmērīgu taisnu līnijas kustību tikmēr, kamēr tam pieliktie spēki to neizmaina. Šis ir ļoti, ļoti spilgts piemērs pirmajam Ņūtona likumam, jo šajā gadījumā mašīnas taisna virziena kustība turpinās, līdz to neapstādina koks. Mazās Anniņas taisna virziena kustība turpinās, līdz to neapstādina drošības jostas. Savukārt Jānīša taisna virziena kustība turpinās, līdz to neapstādina viņas seja pret priekšējo sēdekli. Jā, šis ir ļoti tāds interesants dabas likums un ļoti labs iemesls, kāpēc izmantot drošības jostas. Nākamais jautājums. Kad šāviņš kustas pa spirāli, kad šāviņš, kas kustas pa spirāli izlidos, kāda būs tā trajektorija? Padomājiet 10 sekundes, apspriedieties. Liekas, būs viegli. Ok. Kā jums šķiet? 1, 2 vai 3? Daudz vieninieku, daudz divnieku, 1 vai 2 trīnieki. Pareizā atbilde ir B, tātad 2. Jo tas, kas šeit notiek, kamēr šāviņš kustas pa spirāli, uz viņu iedarbojas spēks, kas ir tās spirāles malas. Tad, kad viņš izlido, viņam vairs nav nekāda spēka, kas uz viņu iedarbojas, tāpēc viņš vienkārši turpina savu taisnu virziena kustību, kāda bija tajā brīdī, kad viņš izlidoja ārā no spirāles. Un tas ir B. Ok. Otrais Ņūtona likums. Visiem labi zināmā formula F ir vienāds MA. Latviski tas skan tā, ka ķermenim pieliktais kopspēks ir vienāds ar ķermeņa masas un pātrinājuma reizinājumu. Dzīvē mēs to vislabāk varam novērot vienkārši no mūsu intuīcijas tajā, ka smagus objektus pastumt ir daudz grūtāk nekā vieglus objektus, jo ja ir smags objekts, pieliekot to pašu spēku, mēs iegūstam mazāku pātrinājumu. Jautājums par to. Janita devās lekt ar izplatni.
viņai krītot ātrāk un ātrāk atmosfērā, ņemiet vērā atmosfērā, kas notiek ar viņas pātrinājumu? Tas palielinās, samazinās vai paliek tāds pats? Ok, kā jums šķiet? Pārsvarā es redzu trīniekus, bet ir arī daži divnieki. Šajā gadījumā pareizā atbilde patiešām ir 2. Kāpēc? Tāpēc, ka jā, gravitācijas pātrinājums paliek tāds pats, kas iedarbojas uz ķermeni. Bet janitei krītot atmosfērā, uz viņu sāk darboties arī gaisa pretestības spēks. Tāpēc es arī uzsvēru to, ka viņa krīt atmosfērā. Balstoties uz 2. Ņūtona likumu, pātrinājums ir vienāds ar, pātrinājums ir vienāds ar spēku dalīts ar masu. Šajā gadījumā viņai sākot krist ātrāk un ātrāk, spēks, kas uz viņu iedarbojas, kļūst mazāks, jo ir gan gravitācijas spēks, gan arī gaisa pretestības spēks. Spēks kļūst mazāk, attiecīgi pātrinājums samazinās, par spīti tam, ka viņas ātrums kļūst lielāks un lielāks. Tā ir ar visiem izplatnelēcējiem. No sākuma viņi pātrinās, bet tad viņi kļūst ātri un sasniedz kaut kādu ātrumu, ko sauc par angliski terminal velocity. Un attiecīgi vairs nepātrinās, un tāpēc pareiza atbilde ir B. Ok, 3. Ņūtona likums. Spēki, ar kādiem 2 ķermeņi iedarbojas viens uz otru, vienmēr ir vienādi pēc lieluma, bet vērsti pretējos virzienos. Jā. Tas kaut kāds arī no vienkārši, to laikam sauc par zelta likumu. Nedari citiem, ko tu negribi, lai dara tev. Tas fizikā ļoti labi strādā. Ja tu negribi aizlidot, tad nesit kādam. Jo tas ar kādu spēku tu iedarbojies uz ķermeni, tādu pašu spēku tas ķermenis iedarbojas uz tevi. Ļoti labi to var redzēt bezsvara stāvoklī, kurā astronauts atgrūžoties no sava kolēģa, aizlido uz otru pusi aptuveni ar tādu pašu ātrumu, jo viņiem ir aptuveni tāda pati masa. Ok. Arnolds stiprinieks un Tamāra mazā sacenšas virves vilkšanā. Kurš no censoņiem uz virvi iedarbojas ar lielāku spēku? Arnolds, Tamāra vai abi vienādi? Lai nebūtu pārpratumu, Arnolds ir stiprāks. Vai tas ir svarīgi? Man šķiet, ka nav. Tāds pats jautājums bija no viena cita studenta, tad, kad es šo atrādīju Ģirtam, Zāģerim. Mēs sapratām, ka īsti neatkarīgi no tā, vai ir pātrinājums, kaut kam būtu tāpat. Jā, varbūt es jau pārāk daudz pastāstīju priekšā. Ok, kādas ir jūsu atbildes? Jā, visi saka 3. Un daži saka 1, un daži saka 2, bet pārsvarā ir 3. Es ceru to, ka jūs patiešām tā domājat, un nav tā, ka vienkārši tagad no konteksta kaut kā to izsacinājāt. Pareizā atbilde ir C. 3. Abi iedarbojas ar vienādu spēku, balstoties uz Ņūtona 3. likumu. Jā. Enerģija, darbs un jauda. Mēdz jokot, ka fizikā īsti neviens nezina, kas ir enerģija.
tā arī ir laikam dažādas definīcijas, bet tas, kuru šķiet visvairāk izmanto vidusskolā un arī, ko es šeit esmu pierakstījis, ir tāds, ka enerģija ir sistēmas spēja paveikt darbu. Kas ir darbs? Darbs ir enerģijas daudzums, kas tiek pievadīts vai atņemts no objekta spēka un pārvietojuma rezultātā. Savukārt jauda ir temps, ar kādu tiek paveikts darbs vai tērēt enerģija. Tātad, jā, darbu aprēķina spēka vektoru, skalāri reizinot ar pārvietojumu vektoru. Ja jūs zināt, kas ir skalārais reizinājums, vai jūs sapratāt to, ko es iepriekš teicu, tad jūs reiz zinātu, ko tas īsti nozīmē. Bet tā viegli sakot, tā vienkārši ir tā spēka projekcija kustības virzienā, ko mēs aprēķinam ar kosinusu. Jā. Kinētiskā un potenciāla enerģija. Šeit atkal būs neliels matemātisks izvedums, lai jūs zinātu, no kurienes vispār rodas potenciālās enerģijas formula un kinētiskās enerģijas formula. Jā. Tā kā es biju definējis, ka enerģija ir sistēmas spēja paveikt darbu, tāpēc mēs vienkārši skatāmies, kā kāds spēks, kādu darbu viņš paveic. Jā, sāksim ar to, ka darbu mēs aprēķinām F skalāri reizinot ar D, un F gravitācijai ir vienāds ar mg. Tālāk mēs varam vienkārši izteikt un iegūt to, ka darbs, kuru paveic gravitācija, ir mgh, un tas arī ir tā potenciālās enerģijas formula. Nākamais gadījums – kinētiska enerģija. Mēs zinām to, ka spēks ar kādu tiek ar kādu kaut kas iedarbojas uz ķermeni, ir vienāds ar masu reiz pātrinājumu. Mēs arī varam izmantot mums jau zināmo kustības vienādojumu, kurš laikam bija trešais, jā. Mēs varam izteikt D, kas būtu mūsu pārvietojums, un tad visu saliekot darba formulā, mēs varam veikt pārveidojumus, pieņemt to, ka sākuma ātrums ir 0, un iegūt to, ka kinētiskā enerģija ir mums visiem labi zināmā formula 1/2 mv kvadrātā. Bieži vidusskolā tiek apskatīts gadījums, kur nav berzes, nav nekā, un tajos gadījumos mums mehāniskā enerģija saglabājas. Tas nozīmē to, ka, ja mums ir kaut kāda sākotnējā kopēja enerģija, tad tas, cik stipri samazinās potenciāla enerģija, tikpat stipri palielinās kinētiskā enerģija. Jā, vēl viens konceptuāls jautājums. 3 beisbola bumbas tiek mestas lejā no klints dažādās trajektorijās. Ja bumbu sākotnējais ātrums ir vienāds, kura bumba sasniegs Zemi ar vislielāko ātrumu? Spiedieties ar blakus sēdētājiem. Es jums dodu 30 sekundes. Un atcerieties to, ka šajos uzdevumos nevienmēr viss ir tik vienkārši. Ja jums šķiet, ka jā, tā ir točna pareiza atbilde, tad parasti jāpadomā vēlreiz. Bet varbūt arī jums ir pareizi jau no paša sākuma. Ok, vai esat gatavi balsot? Es redzu 2, bet daudzi nebalso. Laikam pirmais laiks tika dots 1, 2, 4 un pāris 5. Pareizā atbilde ir 5. Varat tagad nedaudz savā starpā apspriesties, kāpēc tā varētu būt pareizā atbilde.
Man šķiet, ka viņi nebūtu vienā laikā Zemē. Zemi visātrāk sasniegtu bumba C. Šeit ir nedaudz cita lieta, uz kuru jāskatās. Nu jā, ok, varat teikt savas versijas. Nē, šeit tas nav uzsvērts, bet bija jāpieņem, ka nav atmosfēras ietekmes. Tieši tā. Viņi visi sāk ar vienu un to pašu potenciālu enerģiju, un tā kā viņu sākuma ātrums ir viens un tas pats, tad arī kinētiskā enerģija ir tāda pati. Nokrītot Zemē, tas, cik stipri ir samazinājusies potenciāla enerģija, visiem ir vienāds skaitlis, un tāpēc mēs vienkārši saskaitam tās enerģijas, kuras bija sākumā, un varam izteikt ātrumu, kurš visos gadījumos būtu vienāds. Bērzes spēks. Jā. Tad, kad esam apskatījuši ideālu pasauli, nāksim atpakaļ uz Zemes, kur mums īstenībā strādā berze, kas var būt gan laba lieta, gan arī slikta lieta. Laba lieta, ja jūs gribat nobremzēt, slikta lieta, ja jums vajag ražot enerģiju, pieņemsim. Jā, ir divu veidu bērzes spēki. Ir kinētiskais bērzes spēks, kurš strādā uz ķermeņiem tad, kad viņi ir kustībā. Un ir arī statiskais, kurš iedarbojas uz objektu tad, kad viņš ir pilnīgā miera stāvoklī. Tā kā tas būtībā strādā, ir, ka tas statistiskais bērzes spēks parasti ir lielāks. Un tas ir saistīts ar to, ka visi materiāli, par spīti tam, ka mums viņi izskatās gludi, īstenībā nav gludi. Viņi sastāv no daudz tādiem nelīdzinamiem. Un tad, kad divi objekti stāv viens uz otru un nekustās, tie nelīdzinami tā kā iet dziļāk savā starpā. Un tad, kad jūs cenšaties izkustināt, jums vajag tā kā viņus izraut no tiem robiem. Savukārt, tad, kad objekti kustas, viņi tā kā vienkārši pāriet pāri un nemaz tik dziļi neiekrīt. Tāpēc ir tā, ka tas bērzes spēks, kurš iedarbojas uz objektu tad, kad viņš ir nekustīgs, ir lielāks, un viņš mums ir jāpārvar, līdz mēs varam vispār sākt kustināt objektu, un tad tas kinētiskais bērzes spēks kļūst mazāks. Bērzes spēku aprēķina reizinot to bērzes koeficientu, atkarībā no situācijas vai stāv vai kustas objekts, ar spēku, ar kādu tas objekts iedarbojas uz Zemi. Tā kā vienkārši, vienkārši spēks. Jūs varētu jautāt, kāpēc nav svarīgs laukums, jo lielāks laukums, jo vairāk ir bērzes, un jo vairāk ir to robu, un viņi tad kaut ko dara. Ir tāda lieta, ka jā, varbūt jo mums ir lielāks laukums, jo ir vairāk vietas, kur viņiem savā starpā bersties, bet arī jāatceras to, ka jo lielāks laukums, jo vairāk tā objekta masa tiek izlīdzināta pa to laukumu. Un tāpēc beigās sanāk to, ka tie laukumi nolīdzinās, un mums ir svarīgs vienkārši tas spēks, ar kādu tas objekts iedarbojas uz Zemi. Uz leju, pret to materiālu. Vienkārši pret to materiālu, jā. Jāatceras to, ka ir svarīgs tieši tā spēka projekcija uz tā materiālā perpendikulāro virzienu, un ja mūsu objekts slīd pa kaut kādu kalniņu, tad mums ir jāskatās tieši tā gravitācijas spēka komponenti, kas ir tā kalniņa virzienā. Jo tas tieši raksturotu to, cik stipri tas objekts spiežas pret to virsmu. Jā. Vēl viens konceptuāls jautājums. Mazais lauris ar ragavām slīd lejā pa kalniņu, un tad pēc kalniņa apstājas pļavā, horizontālā pļavā. Ja ragavās iesēdīsies arī laura brālis Alberts ar identisku masu, kādu būs apstāšanās distance šajā gadījumā?
Ok. Dzirdu, ir sākušās diskusijas, vai jūs varat jau sniegt savu atbildi? Redzu 2, redzu 4, kas ir visvairāk, bet grūti pateikt, diezgan raibi. Ok. Pareizā atbilde ir atbilde B. Apsveicu uzvarētāju. Ok, padomājiet savā starpā, vai arī jautājiet man kaut ko. Un tad es paskaidrošu, kāpēc tā ir. Ok, es jau dzirdēju, jā, taisnība ir, ka gadījumā, kad ragavā sēž šī Alberts, tā potenciālā enerģija ir 2 reizes lielāka. Bet balstoties uz to, ko es jums tikko stāstīju par Berzas spēku, mēs zinām to, ka, ja ir uz pusi lielāka masa, tad arī Berzas spēks būs uz pusi lielāks. 2 reizes lielāks. Šajā gadījumā tas ietekmē ragaviņas tā, ka tās bremzējas 2 reizes ātrāk, un par spīti tam, ka tā potenciāla enerģija ir 2 reizes lielāka, Berzas ietekmē, lielākas Berzas ietekmē mēs apstājamies tādā pašā distancē. Ok, kāds jautājums? Ejam tālāk. Kustības daudzums. Kustības daudzums, nezinu, kā pat īsti to definēt, varētu teikt to, ka tas ir tāds ar kādu kustās objekts, ar kādu tādu lielumu. Grūti to aprakstīt. Jā, kustības daudzums ir vektoriāls lielums, kuru mēs aprēķinām vienkārši objekta masu reizinot ar ātruma vektoru. Un, ja ir 3 dimensijas, tad mums ir tā skaitļu mājiņa ar 3 stāviem, kā es viņu saucu. Kustības daudzums ir interesanta lieta. Kā jums šķiet, kam ir lielāks kustības daudzums? Lodē vai atsistē beisbola bumbai? Beisbola bumbai ir lielāks. Jo, beisbola bumbas var aptuveni 150 gramus, un to var atsist ar ātrumu 50 metru sekundā. Savukārt lode sver aptuveni tikai kādus 7-8 gramus, un viņa lido ar 300 metru sekundē lielu ātrumu. Ja mēs sareizinām abos gadījumos to masu ar ātrumu, mēs iegūstam, ka beisbola bumba kustās. Beisbola bumbai ir lielāks kustības daudzums. Ļoti svarīga lieta, ko saprast, ir kustības daudzuma saglabāšanās, jo uz to mēs varam paļauties praktiski vienmēr. Ar enerģijas saglabāšanos un mehāniskās enerģijas saglabāšanos bieži vien ir tā nedaudz tricky, jo mēs nevienmēr redzam, kāda ir tā enerģijas formu pārvērtība. Bet ar kustības daudzuma saglabāšanos mēs vienmēr varam būt pārliecināti. Tas kāds kustības daudzums sistēmai bija sākotnēji, tāds pats arī būs arī pēc visām citām sadursmēm, kādas ir beigās. Bet jūs varētu jautāt, kāpēc? Jā, es tā kā spiežu pret sienu, bet mēs neredzam, ka siena sāk kustēties, vai ne? Kur paliek tas kustības daudzums, ko es iedotu sienai? Viņš nekur nepazūd īstenībā. Es ar savu šo te darbību lieku uz zemes lodei griezties nedaudz citādāk, bet tā kā zemes lodes masa ir gigantiska, tad tā, protams, nav nekāda ietekme. Ja mēs dzīvotu uz mazas lodītes, kā Rick and Morty epizodē kādā, tad iespējams tāda spiešana pret sienu reāli būtu ievērojama. Ok. Vēl viens konceptuāls jautājums. Strikti runājot, ņemiet vērā, strikti runājot,
Kā kustības daudzums lodei, kas tiek izšauta no pistoles, ir salīdzināms ar pretēju atlicošās pistoles kustības daudzumu? Lodes kustības daudzums ir mazāks, lielāks, tāds pats. Un ir jādomā ļoti strikti. Iedomājieties to, ka nav nekādu vienkāršojumu, tā ir reāla situācija. Ok, balsojam. Jā, visi ļoti labi atceras par kustības daudzuma momentu saglabāšanos un saka pārsvarā 3. Bet tā nav pareizā atbilde šajā gadījumā. Jo mums ir jādomā strikti. Padomājiet striktāk un tad es paskaidrošu, kāda ir atbilde. Lai atbildētu uz šo jautājumu precīzi, mums ir jāskatās uz situāciju, tātad, kad kaut kas izlido ārā no stobra. Varbūt tas nav ļoti godīgi, bet patiešām strikti runājot, mēs redzētu, ka no stobra izlido pirmkārt lode, un otrkārt arī visas gāzes, kas bija iekšā patronā. Tāpēc, ja mēs tā paskatāmies, tad tas kustības daudzums, kuru iegūst pistole, ir vienāds gan ar lodes kustības daudzumu plus gāzes mākoņa kustības daudzumu. Un tas attiecīgi ir lielāks kā lodei. Jā, nu šeit vajadzēja strikti domāt. Varbūt bija jāzina, kā darbojas ieroči. Nu, šie jautājumi nāk no Amerikas, tur laikam tas ir aktuālāk. Masas centrs. Jā. Masas centru, apskatot mehāniskas problēmas, mēs bieži varam, ar masas centru mēs varam bieži vien tās problēmas visas vienkāršot, jo, ja tie ķermeņi savā starpā īsti neiedarbojas, mēs varam uzskatīt to, ka visa objekta masa ir koncentrēta vienā punktā. Un tad visa analīze kļūst daudz vienkāršāka. Tas, kā mēs aprēķinam masas centra koordināta, ir vienkārši reizinot masu ar radiusu vektoru līdz tam kaut kādam konkrētam masas punktam, un to visu dalot ar masu. Summa. Tā ir summas zīmes. Tas nozīmē to, ka mēs saskaitam visus mazos masas punktus, viņu masas, viņu attālumus no kaut kāda atskaites punkta, un tad dalam ar kopējo masu. Šādā formā to mēs parasti apskatām varbūt jau augstskolā, bet vidusskolā to droši vien vairāk apskatā tādā formā, kāda ir apakšējā bildē, kur viss ir vienkārši vienā dimensijā, tad mēs sareizinām attālumus ar masām un dalam ar kopējo masu un iegūstam mūsu x-com, kas ir center of mass. Vai jūs zināt, ka cilvēkam pateikt, kur ir masas centrs? Kur cilvēkam aptuveni ir masas centrs? Pie nabas, aptuveni, jā. To var pārbaudīt vienā veidā. Ja es apguļos uz zemes, tad var redzēt to, ka, masas centrs ir aptuveni tur, kur es esmu atspiedies pret zemi, jo es negāžos. Kas notiks, ja es pacelšu rokas? Masas centrs pārvietojas vairāk uz muguru, un attiecīgi es spiežos pret zemi ar muguru, kas ir tā vieta, kur atrodas mans
masas centrs aptuveni. Ja šeit mēs redzam ļoti labi, kā tas masas centrs var mainīties cilvēkam, kad viņš veic kaut kādu akrobātiku. Un ar šo ir ļoti populārs piemērs no Olimpiskajām spēlēm. Es pieļauju, ka pagājušajā lekcijā, kas bija par sportu, jūs to apskatījāt, bet... Nebija? Ok. Tālojos 1968. gados. Cilvēki Olimpiskajās spēlēs pāri kārtī latiņai leca vienkārši šķērītē, kā mēs to mācāmies arī skolā. Taču tad bija viens tāds amerikānis, kurš laikam bija gudrs fizikā un izdomāja, ka kas būtu, ja viņš lektu kaut kādā tādā veidā, lai viņa masas centrs īstenībā nepārietu pāri latiņai, bet viņš varētu vienkārši ar muguru izlocīties ap to latiņu. Viņš to izdarīja, viņš lēca pāri latiņai šādā veidā, kā mēs to varbūt redzam Olimpiskajās spēlēs tagad, un tas bija ļoti veiksmīgi. Viņš pārspēja visus pasaules rekordus, ieguva zelta medaļu, un nākamajās Olimpiskajās spēlēs tā darīja jau visi sportisti. Jā. Konceptuāls jautājums. Sežot, kurā vagonā, braucot lejā no kalniņa, tu sasniegsi lielāko ātrumu esot pašā apakšā. Vai skaidrs jautājums? Tad, kad es kā cilvēks būšu tieši šeit, sežot, kurā vagoniņā man ātrums būs vislielākais? Ok, laiks ir bijis laiks padomāt. Sakiet savus variantus. Atbildes atkal ir diezgan raibas. Es redzu dažādus variantus. Aptuveni vienādi sadalītas, kas laikam ir slikta zīme. Pareizā atbilde ir B. Apsveic uzvarētājus. Padomājiet nedaudz savā starpā, un tad es paskaidrošu, kāpēc tā ir. Dzirdu, ka auditorijā atskan vārds masas centrs, un jā, tas ir pareizais virziens, par ko domāt, ņemot vērā, ka par to mēs tikko runājām. Jā, vagona kustības ātrums ir vienāds, tā kā tos sauc, vagona kustības ātrums ir vienāds ar vilciena kustības ātrumu katrā brīdī. Un nav tā, ka, piemēram, priekšējais kustas ātrāk nekā aizmugurējais kaut kādā konkrētā laika brīdī. Bet, ja mēs paskatāmies vienkārši brīdi, kad viss vilciens kustās visātrāk, tad tas būs tajā gadījumā, kad vilciena masas centrs būs viszemāk. Vilciena masas centrs atrodas vidējā vagonā, un tad, kad vidējais vagons ir šeit, tad potenciālās enerģijas izmaiņa ir vislielākā un attiecīgi kinētiskā enerģija ir visaugstākā. Un attiecīgi ātrums ir visaugstākais. Tātad, sēžot vidējā vagonā, mēs izjutīsim vislielāko ātrumu, kādu vilciens ir izjutis tieši tad, kad mēs būsim šajā punktā. Kas bija tas, kā tas ir jautāts. Piekrītu, ka tie jautājumi nevienmēr ir tādi viegli saprotami, bet viņi ir speciāli tā radīti, lai mēs patiešām dziļi iedziļinātos tajā, kas tiek jautāts, un tad nevienmēr tā vienkāršākā atbilde būtu tā pareizā. Labi, paldies!